Man ir ideāli. Es jau tā knapi runāju. Ideja tev ir? Ideāli man ir. Ideāli. Es domāju, mēs varam podcastu sākt kā klusums tāds. Tā tu saki, man ir ideja. Nē, zin tā. Es paņemšu par 2 decibeli mazāk. Uztaisa to klusumu un tas naktīgi tas Circenis tas ir. Jā, kasa savas kājas sienāzes kaut kāds tur. Visiem selikšu mazāk gēnu. Nu, tu man par Kelviniem kā stāstīji, un visu šo es bijām, kad tajā, pie Jansona, kad tur un ārā klausies, un viņš tur sāk tur viens stāstīt ātro kredītu tur devējs, un viņš tur baigais. Visi gudumi. Jā, un viņš tur runā, un es saku, es te pusi nesaprotu, ko viņš stāsta. Tur aiziet tādā raznosā vienkārši, Es klausījos vienu podcastu, kurš ir tāds, laikam saucās labākais fitnesa kanāls. Tur tās Džeksonu tu bāri. Ar sasistu degunu. Jā. Tas, kurš par bezglicinātu stāstīja tur un Nezinu, bet zin kā, bet viņš aicina tādus interesantus cilvēkus. Ko to strauju pītas šefu viņš paaicināja pēdējā, bet kur tur kolaps kaut kāda sadarbība, kāda ir savā starpā. Nesapratu, par ko tu runā. Labāk nesaprot labāk, jā. Un toreiz arī bija, viņš uzaicināja jaunu skuķeni, tādu 27 gadi, kādi varēja būt. Viņi uztaisīja Rīgā to ekskluzīvo cipā kā Bolts vai Volts, kur tu vienkārši mašīnu paņem, īrē un braukā pa pilsētu. Bet viņi paņēma, ka viņiem visas ir Porsches, lielajiem puikām mašīnas. Un tā viņa stāstīja, kā viņi to biznesu taisīja, un tur reāli, tu redzi, ka tā kā tas sajūta, ka meitene tādu biznesa koledžu ir pabeigusi, un tā arī guļ ar burtnīcu pierakstu kladi, teiksim, tādu, zin kā, tur visi tie termini, visas situācijas. Nē, tas strādā, viņa pārdeva to biznesu, un, kā saka, viss tur, laikam, saprot, tā nauda ir nopelnīta, bet tāpatās vienkārši redzi, kā cilvēks domā. Tas nav... Pārdeva mašīnas, kuras ir paņemtas līzingā. Nē, ideju pārdeva. Es saprotu, biznesu pārdeva, bet, ideja, jā, viņi nobraukā, laikam, tur 50 pakas ar tām mašīnām un tirgo, ņem nākamās. Pārbaudīšu vēlreiz, kas strādā. Es tev pēc tam pastāstīšu par to ar degunu čali, ja tev interesē. Viņš vienkārši tagad ļoti reklamējas un saucamais agresīvais mārketings. Viņš tagad visur pumpē savas reklāmas un stāsta, ka viņa batoniņi ir vislabākie. Un apēd tu tur kaut ko un visu, un tev būs enerģija. Viņš tur svaru palīdz zaudēt. Jā, visu. Kas tur vēl tur? Es pastāstīšu, kāpēc mans magnīs ir pats labākais. Kapsulas ir no dzīvnieku ķiškām. Cik forši man šito sūdu nebāž iekšā. Eiropas hītu radio viņu māc un neklausos rāģiņu YouTube ir pirktā. Viņš Instagramā ļoti pārstāvēts. Faces, nezinu. Man vienu brīdi Facebookā uz zobencīņām aicināja. Gribam mācīties viduslaiku zobencīņu. Nāc pie mums uz klubu. Visu laiku. Kā paņem telefonu. Kamēr es neuzspiedu, ka man neinteresē, man rādījās. Kamēr neizmeti telefonu. Man parasti pēc tam kaut ko citu es štardaru, parasti, ka es bloķēju kaut kādas tos reklāmas, tos rullīšus kaut kādas, kur man piedāvā. Un vienmēr man pēc tam piedāvā kaut kādas drēbes. Es internetā drēbes nepērku parasti. Tu esi atslaidis telefonam, ka viņš tevi klausās un analizē. Nē, viņš laikam klausās. Mēs parunājām par zābakiem, man tāda visu laiku zābaku reklāmas ir. Es varētu pastāstīt to, ka tu nezini, tur, piemēram, tur naudas nav, tur, zin kā, gribētu, tur, nezinu, brībeļeti uz kaut kā, nezinu, Maldīvu salām, teiksim, mēnesi padzīvot bez maksas un tā tālāk. Tā viņš varētu piedāvāt kaut ko. Tas nav izdevīgi. Tas nav biznesa. Nav biznesa, viss, Paldies, man nevajag tādu Facebooku. Bet tu domā, taču klausās, man neviens nepiedāvā mašīnas nekur. Es tur runāju visu laiku, ka gribu kaut ko nopirkt, bet neviens nepiedāvā. Es redzēju, to ieeja kādās šitajā te, tu paņem savu brauzerīti, ieeja. Tu sociālos nesēdi, tu teici. Tāpēc. Ir labi. Kur tad piedāvās? Pārsvarā sociālo reklāmas. Tur jau reklāmas metā. Bet tev, tu, kad atveries sesu, tev taču malā, tur tie banerīši. Es neskatos tos visus. Neko neskatos. Bloķē labi nost. Es varu iedomāties, kaut kur štatos sēž kaut kādi tur hakeri, bet šis te Facebookā ir tāds speciāls departaments, kas nodarbojas ar to, kā izstrādāt kaut kādus tur algoritmus, kaut kādus tur features Facebookā, lai noturētu pēc ilgāk tevi aplikācijā. Tu ilgāk sēdēt aplikācijā dienā. Un es vienkārši varu iedomāties, Džeki tur sēž, amerikāņiem smadzenē lūst. Jā, viņš iet, es esā. Nē. Nav, nekā nav. Banerī jau normāls mašīnas neklausās vispār. Tu klausies mani vispār? Nē. Mēs sākām jau, ja? Jā. Varam sākt, laikam, jā. Mēs jau esam sākuši jau. Labi, viss varam iet. Labi, viss ir izdarīts. Jā, viss varam iet. Tu šonka briežu gaļā pēst. Ar ko sāks, Daini? Ko tu izlēji?
Davai es pastāstīšu, ka mums tūlīt būs albums beidzot. Drīz pavisam. Jau tādā mēs ieejam jau Fināla. kādu notikumu. Suns pārkāpts, aste paliks. Notikumu horizonts jau ir sasniegts un tūlīt jau būs plācenis. Nu jā, jūs arī tagad atpazīstamāk esat, jo Līvāna pilsētas svētkos uzspēlējāt. Bet bija koncis, jā, tomēr. Jā. Mēs spēlējām. Bet šogad arī pilsētas svētki. Šogad ar vajag. Es atkal būšu Pārdaugavā. Sākās. Bet ap citu pie mums arī... Pārdaugava jau mums zvanīja. Mums jau zvanīja, jau interesējās. Zvanīja, rakstīja, jā, ka uz podcastu teica, ko jūs aprīlī darat. Tā ka iespējams, ka viens no nākamajiem būs ar mūsu raidījumam rakstīja. Mērkaķa. Es ceru, ka mēs varēsim izlozēt kādu brīvbiļeti, vai mēs pagājušajā izlozējām, bija krūzīte, bija, kas mums vēl bija, tā aprocīte bija jau. Jā, kas bija vēl? Ko da uzlīmēja plakāts, kas bija? Kaut kas vēl bija, man liekas. Es neatceros. Krūzīte ir aprocīte. Viņš klausās to mūziku, jā. Nu re. Tā kā viņš Tu klausies tādu mūziku? Smago. Jā, tagad jau klausos, kā Didis man ieslēdza pirms cik gadiem. Tā klausos, jā. Tas ir labi. Un meita arī tagad klausās. Sievai ļoti nepatīk, bet mums patīk. Un tas ir galvenais. Tas ir laika jautājums. Nē, nesalūzīs. Sieva nesalūzīs? Nē. Smagāko vajag, lai Bet salūst. ar sievai patīk tā kā popmuzika, romantiskā, vai viņa vispār hip-hop Simfoniskā. klausās? Es nezinu, kaut ko pa vidu viņa tur klausās, bet, nu jā, mūsu smagā nepatīk sevišķi latviešu šitos pankus, kad es tur ieslēdzu. Šogad ņemšu meitu līdzi uz pa dienu uz turieni. Lai Inokentīs būs kā reiz, viņai patīk Šogad, ļoti. man liekas, ka jau tur vēriens, man liekas, būs laikam vēl lielāks, ne? Mēs Nu, runājam bet to pēc tam izstāstīt. par jā, Monkey jā. Pride mēs runājam. Ja varbūt kāds nesaprata. Ja kāds vēl nav dzirdējis par tādu festivālu, kur Tu vari iegooglēt, tur tāds smagais riktīgi. Nē, es klausījos, es sekučeļiem stāstīju, ir tāds Jelgavā kultūra vieta Melno Cepurīšu balerija. Un es nezinu, kādā tur sakarā tas viss vai kā tās peripētīs kopā liekas, bet ideja ir tāda, ka tur tiek filmēts tāds raidījums vai podcasts vai interviju sērija saucās Faktogrāfija. Un pēdējais sekru garāžā mocis skrūvēju un uzliku fonā paklausīties interviju ar Zaķi. Nu, bija tur tāds arī. Jā, un viņš šogad arī... katru gadu ir. Jā, Viņš ir teica, no pirmā gada viņš ir. un Zaķis teica, ka tas ir vislabākais Latvijā festivāls. Nu, kvalitātes zīme. Man liekas, Zaķis to saka. Man liekas, ka Zaķis ir tas, kurš pirmajā dienā katru gadu. Zaķa Nu, viņiem pirmajā dienā ir tā Tādi punki, maigāka mūzika, var teikt tā, un otrajā dienā ir... Maigajā dienā. Jā. Maigā. Pirmajā dienā vēl var vārdus saprast, otrajā vairs nevar. Bet, nu, Nē, tur jau galvenais ir grūvs, tur jau vārdi jau, zin kā tur. Nu, bet par to jā. Par Citreiz, to aprīlī parunāsim. jā, tu pirms gada biji pie mums jau. Kas ir mainījies? Tiešām gads jau rīķī. sirmāks gan jau esmu palicis. Nu, Bet pa lielam gads kaut kur ir. varētu. Nu, varbūt bišķi mazāk. Es par jāapstrās YouTube. Kad tu biji? Bet man liekas, zini, kas ir ar to podkāstu? Tu biji, ja mani atmiņa nebija, tas bija laikam visskatītākais podkāsts. 992 skatījumi. Cik? 992. Nu, vajag vēl 8 cilvēku. Jā, un no šajā tad vajag štuku pāris klausies. Nu, jāmēģina. Tu pastīsimies, kas mums darās YouTube. Jāizdara kaut kas stulbs, tad būs. Citādi nebūs. Mēs te katru dienu, man liekas, kaut ko stulbu darām. Mēģinām. Nu, tad nav tik stulbi. Tur, zin kā, nosaukumu vajag, tur Jānis izgāza kvāsu virsū Dainim, un tad tur nodega plašinieks un platinieks. Nu, kaut ko tādu. Nu, Bet citādi, atkal viņi te kaut ko pļurkstājs, nav interesanti. Avot ir. Bet, nu labi, skatās. Tiekam jāskatās. Vēl stabili skatās, mums Jā. bija 200-300 cilvēki, un līdz galam galvenais. Mēs tāds čekojam Jā, statistiku. tas Kā ir ja tu patīkami. klausies, mums ieliec laiku. Un jā. ieraksti komentārā kaut ko. Lai mēs zinām, ka jūs tur esat otrā Nospied zvaniņu, lai nepalaistu garām nākamo epizodi. Jā, jo Subscribe. šim ir 992, jā, pirms viena gada. Tas šovakar pārčakoja, ja? Vakar vai aizvakar. 1. martā jau, 27. gada 1. marts. Gads jau riņķi. Jā, tagad ir kurš 18. marts. 18. Gan drīz trāpījām. Starp citu, mēs jau jā. sākām runāt apmēram uz 1. martu. jā, es biju prom. Tu biji Es prom, biju tad prom. mēs nebijām. Nu tā kā viss kārtībā. Nu labi, to, ko darīja pirms gada, to mēs zinām. Tagad jau mēs varam nostīties. Ko tu darīji pagājušā gadā? Kas tev mainījies jauns? Un drusku sāku braukāt uz Ukrainu, palīdzēt tur karavīriem. Nu jā, vairāk karavīriem kaut kā tā sakrita. Īsnībā viss sākās ar to, ka vienu dienu zvana telefons, skatos kaut kāds ārzemju numurs, paceļu.
onkulis sāk runāt. Domāju, nu zinu, to līdz stāstīs, ka es te miljonu vinnēs vai kaut ko. Un beigās izrādās vēsture visam. Mēs 2021. gadā bijām Ukrainā ar Bračku oktobrī. Un tad, kamēr viņš tur savas papīra lietas darīja, nu viņš pirka zapiņu Ukrainā, protams, ka Ukrainā zapiņus pērk. Un es tikmēr tur staigāju pa to saucamo viņu CSDD, jo tas process aizņēma 2 dienas. Papīrus sakārtot. Papīrus. Eksportam. Jā, eksportam. Un kas Divas dienas? Mašīnu vedīsi uz treilera, bet tik un tā vajag tranzīta numurus. Tas nekas, ka tu viņu vedīsi. Nu, jā, tur birokrātija, trešā valsts, korupcija tā nav un Eiropas. viss pārējais. Jā, ok. baigā korupcija bija, tad bija skaidrs, ka ir tur viņa. Un, Tur jāiesmērē bija, viss jā, slīdēt. bet labi, mēs gribējām to zapiņu, jo tādi tika izražoti 2000 modeļu, un viņš tādu gribēja sev mēs. Kamēr viņš papīrus kārto, es tur staigāju par riņķi ar cilvēkiem, runāju, zinu stāstu, kā mēs telefonā to visu darām. Viņi saka, zinu, bišķi netic tur, labi. Tagad visus to zapiņu atvedām mājās not, un pagājuši gadu, jā, zvana telefons, un izrādās tas viens onkulis, es viņam biju savu numuru atstājis, tāpat vienkārši sarunājos. Un viņš sāk stāstīt, ka viņam mazdēls karo un vajag džipu. Ko es saprotu, džips paskatos savā tur placī. Nav džipa, nav ko noziedot. Visi tur vai bez dokumentiem pajaukti. Un tad tur tādu es biju iepazinis jau Aldis no Bauskas. Un es viņam rakstu, es saku, Aldi, klausies, vajag cilvēkiem džipu, es redzu, ka tu tur ar naudu vāci dari. Es saku, kā to izdarīt, kā paprasīt? Jā, nevienkārši, viņš saka, kā es rakstu, uzraksti apmēram tādu ziņu WhatsAppā un aizsūti visiem kontaktiem, kas gribēs palīdzēs, kurš nepalīdzēs, kurš neitrāls paliks. Ja kāds arī tur pasūtīs tevi, pasūti pretī visu, ko tu zaudēsi? Es šitā izsūtīju WhatsAppā ziņu. Un hopā atsaucība un aiziet, un jūtu ir. Cilvēki tur pavelkās. Kurš īkšķi uzmet, kurš kaut ko pazvana, pasaka, kurš kaut ko palīdz ar naudu. Tā pirmo džipu mēs savācām, nopirkām, sataisījām un aizdzinām. Un tas bija tā kā braucošs vai kaut kāds norakstīties? Nē, tas bija Anglis. Anglija, jā, nopirkām. Pat nezinu, kā te visu secību aizstāstīt, jo cilvēki saziedoja naudu, tad tas process jāpērk džips, kas ko kā zina. Tu pirmo reizi to darīji, īsti arī nav jau tās sajēgas. Labi, tad sakontaktējos ar Gundaru. Gundars Kalve, viņš tur tajā visā tēmā ļoti ir iekšā. Viņš tur kaut ko pastāstīja, tā viss aizgāja. Un kopā mēs arī tad jūnijā viņu aizdzinām uz Ukrainu. Tas bija pirmais džips. Jūs viņu kaut kā speciāli tur pielāgojat priekš viņu vajadzībām kaut kādām, vai vienkārši tikai, lai brauc un... Tur nokrāsojām zaļu, jo vasarā vajag zaļu, jā. Tad arī tur uzlikām papildus gaismas, jo, naktī, lai vieglāk. Un, zin kā, tur jau var izpausties ļoti daudz, bet viss jau ir atkarīgs, cik finanses un tādā garā. Jo sākumā es vispār neticēju, ka tas izdosies. Mēs bijām ar Bračku ziemā 2 mašīnas aizdzinuši, tepat Līvānos nopirkām 2 busus. Ne busus, tos minivenus, kaut kādas ģimenes sataisījām, jo tur jau nevajag ne skati, neko nevajag vienkārši. Kā tu cauri valstīm brauc visām bez skates? Vienkārši uztaisi 1 dienas atļauju Latvijai. Tehniskai, jā. Ka tu 1 dienu, viss tālāk nevienam neinteresētu, ne Lietuva, ne Polija, jo viņi saprot, mūs apturēja ar tiem busiem Polijā uz robežas, saprot, ka konvojs un neko nebauda, laiž tevi. Pagaid, jūs kaut kas eskortēja kaut kādu? Nē. Vai jūs vienkārši iesējāt mašīnā? Vienkārši. Tas bija ar Tukuma puišiem kopā, tie pirmās mašīnas mēs aizdzinām. Tās vienkārši mēs aizdzinām Ukrainas pie robežas, atdevām jau Ukraiņu volontierim, kā viņi sauc, un viņš tālāk viņus iedzina Ukrainā, jo, iebraukšanai tad tur vajag papīru lietas, tās mēs pēc tam jau taisījām nākamajām mašīnām. Tā jau vienkārši brauc, uztaisi zaļo karti. Ne zaļo karti taisa Ukrainā, kad brauc iekšā tā kā apdrošināšana. Zin kā, es varbūt te kaut ko piestāstīšu drusku tur nesaprotami kādam, bet, ideja tāda, neviens tevi neiztiek, ka tev tur nav tehniskās apskates. Nevienam jau ārpus Latvijas arī datubāzes, man liekas, nav. Baigi arī... Tagad vēl kā uzlīmes vēl neliek. Bet pagāj jums ar numuri kaut kāda? Nē, numuri mums palika Latvijas. Jā. Pēc tam tās mašīnas vienkārši norakstās no tā cilvēka nost. Tur daudz visādu veidu. Tur, jo tu vairāk to dari, jo tu saproti, kas tur ir, kā var apiet kaut ko vieglāk izdarīt. Jo viss ir finanses, katra kustība maksā naudu, un tā liekas, aizbrauca tur, aizdzina, nopelnīja vēl kaut ko.
vai arī jautājums, cik tu pelni ar šito. Nu, tā kā īsti pat nav ko atbildēt. Cik tu pelni ar šito? Mazāk laika kaut kam citam, bet es tā kā sapratu, ka daudz kā atteicos. Kā daudz kā no kaut kādām lietām sapratu, kas ir mazsvarīgāks, tā kā vairāk šito visu darīt. Ir salīdzinoši cilvēki, kas to dara 10 reizes vairāk tam laika velta, bet cik ir katram iespēja tik? Cits ar naudu palīdz, cits ar kaut kādu darbu, cits tur degvielu iedot, visi katrs pa druskai. Tā arī sanāk. Kā teiksim, ar tiem Twittera konvojiem nav bijis kaut kāda darīšana to, kā viņi bija tas... Pozņaks? Pozņaks, jā. Viņi ir tik lieli, tur ir tik daudz cilvēku, ka es tur tā baigi nē. Varbūt ar kādu cilvēku esmu tur parunājis kaut ko, bet salīdzinoši viņiem jau ir biedrība. Tas ir atkal uzreiz. Man jau arī prasīja, kāpēc netaisi biedrība. Es saku, tas kādam būs jādara atkal. Kurš to darīs? Es pats to nevaru. Es jau tā tur salīdzinoši daudz laika kaut kur velti. Tik cik labi Bračka tā kā piesedzes kaut kur esmu prom, tad viņš paliek tur, pieskata visu. Jo tāpat nedēļa, viens brauciens nedēļa gandrīz. Aiziet 6 dienas. Tas ir vienā virzemē turpat? Nē, kopā, bet tas ir atkarīgs, cik tu tālu brauc iekšā Ukrainā. Vai tu, ja pēdējais es tagad aizbraucu februārī, aizdzinu līdz Ļvivai vienu mašīnu. Es izbraucu piekdien 5 no rīta, sestdien 11 vakarā es biju jau mājās. Non-stopā brauc? Zin kā īstenībā varētu vēl ātrāk. Viens pats brauc, ja? Ainārs bija aizbraucis iepriekšējā dienā, jo viņš uz Kijevu aizdzina mašīnu. Mums bija vārdu sakot tā interesanti viss sablānos. Gundars brauc tieši no Ukrainas atpakaļ uz mājām, un viņš saka, es būšu tur Mums bija jābūt sestdien uz robežas, tā kā atpakaļ, jo mums atdeva dževelīnu, tubusu. Tas atkal viens stāsts. Bet labi izstāstīšu šito. Un bija tā, Gundars brauc sestdien, mums jābūt pusdienās uz robežu punkta, tad es saprotu, piekdien no rīta es izbraucu, piekdien vakarā esmu Ļvivā ar visu robežu pāriešanu. Paliekam pa nakti pie viena Ukraiņa, kurš tā kā arī tā atbalsta, ka pie sevis izmitina visus latviešus, kas brauc uz Ukrainu. Un sestdien no rīta mēs startējam mājās. Izējam robežu un vakarā esam mājās. Varat daudz ātrāk izbraukt, bet ne jau tā tehnika jau nav tur skriešanai. Tur busu dzinot, TC, tur to viss tehniski labs, bet ar viņu nepamauksi pa bāni 140, kaut arī varētu. Tas būs 100 brauc, ko viņu nokaut jau nav māksla tur uz bāņa. Nav arī mērķis. Jā, tieši tā, ietaupīsi 2 stundas. Tieši tā, tu jāizbrauc tā, lai viņš pēc tam lietojums arī nevis nokauts. Bet, kā teica tie spicākie, kas dzen mašīnas, ja tā mašīna aizbrauca līdz Ukrainai, tad viņa ies. Jo tu iztestē viņu uz bāņa normāli, iztestē uz Ukrainas ceļiem. Kādi ceļi nav jau tik slikti, bet visu kopā. Ja viņa aizbrauca, tad viņa ies. Ja pa ceļam viņa nojuka, tad nebūs īsti. Ir bieži nojuka pa ceļam? Bija viena no pirmajām mašīnām atdeva, noziedoja viens no sutriem cilvēks mašīnu, vieglais Hyundais. Kaut kas ar degvielas sistēmu, es viņu atzinu pie mums, sataisīju visus, nobraukāju kaut kādus te pa Līvāniem, tur pāris 100 kilometru, viss iet. Tad viņu aizdzina uz Murjāņiem pie Normunda, kurš viņu tālāk nogādās. Viss labi. Viņa tika līdz Lietuvai un beidzās, noslāpa. Un beigās izrādās degvielas sūknis nojucis. 500 kilometri tu it kā viņu esi iztestējis, liekas, cik tu viņu testēsi, tā kā to mašīnu. Beigās čikoti nojuk, bet labi. Viņiem tur ar savi punkti, kur visur palīdz Lietuvā, Polijā, visur. Tieši tā, un visi viens otru pazīst, visur jau ir vietas, kur tu vari iebraukt, un tāds savs tīkls, var teikt. Jā. Ļoti daudz. WhatsApp grupa un viss. Tagad tas ir daudz vienkāršāk tādā ziņā sakriticēties. Cik tev ir WhatsApp grupa tāda? Saistībā? Mūsu, kas ir Līvānu un apkārtne. Pat nevar teikt Līvānu, jo ir arī cilvēki pat tur no Rīgas un tā. Bet Kodols jau tāpat Līvānos? Kodols ir Līvānos, tā ir viena, un otra ir lielā, kurā es esmu, kurā Normunds Kalniņš tāds, viņam ir sava biedrība, viņš aktīvi jau 3 gadus to dara. Tā grupa. Es tā kā necenšos katrā ielīst, jo par daudz, kad informācijas tu tur velti ļoti daudz laika, lasot kaut ko. Bet tā 2 lielas. Vienkārši man fascinē tas, ka cilvēki tomēr spējīgi arī mūsdienās tā
bez kaut kādām atlīdzībām, bez kaut kādiem tādiem, nezinu, tāda pašatlīdzīga rīcība, kā saka, tu vienkārši nešķirot tur polis, lietuvietis, latvietis, cipavot visi uz kopēju kaut kādu mērķi vai idejas vārdā strādā, un tas reāli, nevis tā vienkārši tā politiski, tā smuki skan, tipa, mēs tur ziedojam, bet tas reāli notiek. Tas, man liekas, ir tādā ziņā fenomens, tāpēc kā savulaik tas pats Baltijas ceļš kaut vai likās. Un tas viss notiek, galvenais, tas viss notiek tādā, tas nav, tas tā no sērijas pagrīdes līmenī. Mums jā, mums tā taču. Reāli. Bet, tas, ko es tieši gribēju teikt, atkal es aizmirsu, ir tik daudz, kā tur infos, ka es tur jau peldu, var teikt. Tas, man liekas, ir beigas svētīgs darbs īstenībā, jo mums vienīgais, kas mēs atceramies, ka mēs sanāk tagad jau arī, laikam, 3 gadi atpakaļ sanāk, es arī palīdzēju to vākšanas tiem darbiem visiem, ka mēs te Preļa, Līvāni, Jēkabpils likāmies kopā un arī kultūras centrā tur nesa visu kaut ko. Un toreiz jau, kā tās lielās bažas bija tādas, ka, tipa, labi, līdz Ukrainas robežai tiks tā krava visa, jā. Jautājums ir, vai viņi nonāks līdz tam gala mērķim bija. Un mums arī, kā, ja tur otrā galā ir kāds, mums vienkārši bija tā, ka no Preļiem bija dāma, kas ir ukrainiete pati, bet dzīvo Līvānos dzīvo, jā, vai dzīvo, nezinu teikt, vai kur viņi dzīvo, bet viņai savi gali bija, kas tur sagaidīja un uzreiz pateica, pa šito ceļu nebrauciet, pa šo ceļu mēs nevedīsim, atdodam tikai šim cilvēkam un nevienam citam, jo tur tās bažas bija, ka, tajā laikā vēl arī apkārt Kijevē, diezgan daudz bija tā, kā saka, karaspēks apkārt vazājās kaut kur tur savos kādos ierakumos bija, un tur tas ceļš arī tika aplaupīts laiku pa laikam. Tāpēc nevarēja zināt, kur tas viss aiziet, ja vispār aiziet līdz gala mērķim. Bet tas bija tāds kārtējs tāds moments, kad tu ieraugi, tipa tev atnāk tur, nezinu, man caur Facebook bija saraksts parasti, ka Facebook atnāk mazs video, kur, teiksim, tur sēž kādās skolām, mēs tur konkrēti gan skolām, gan bērnērziem, tur bijām sūtījuši vēl, kad atsūta, un tu redzi, ka mūsu skolas bērnu zīmējumi fonā salikti pie sienas, tad tu zini, ka tas ir, sasniedzis to savu mērķi, un tas tāds moments, ka, ir bijis vērts to darīt un censties un kaut ko mēģināt, bet jā, par to jau paldies, es tā baigi nepateiks un diplomu arī neiedos, bet tas nav tas gadījums, ka tev to baigi vajag. Jā, nē, tur nedaļa tā, tieši tā tu to visu dari un sākumā jau bija, kad viss sākās, tā arī ļoti daudz jūs tā iedzīvojās uz visas šitās palīdzības, zaga ārā, tirgoja un tagad viņi paši tur cīnās, taču braucu redzu, ka uz robežas ir ļoti daudz uz robežas ir sakārtots, jau ir elektroniski ieviesuši viņus visus papīrus. Pirms kara, kad sākās karš, viss bija papīros. Tu tur spēja rakstīt papīrus. Tagad viss uztaisīts elektroniski. Uztaisa deklarāciju. Mēs, piemēram, dzenam džipu uz tādu un tādu vienību. Tā vienība uztaisa pieprasījumu. Tur mums vajag džipu. Mēs dodam viņiem datus, viņi uztaisa to deklarāciju, viss. Es braucu iekšā Ukrainā, rādu to, man ir kopija līdzi papīru, viņš jau datoru apstās, jā, ir pieprasījums, saspaida zīmogus, viss, paskatās laimīgu ceļu. Nav tā kā sākumā. Jo ļoti daudzi šitā mašīnas dzina iekšā tirgotāji ar domu, ka nav jāmaksā tad muita. Viņiem ir ļoti liela muita. Un ja tu iedabūji to mašīnu bez muitas, tas ir tavs profits. Tu jau to nopelnīji sev kabatā ieliec. Un tāpēc viņi sāka ar to cīnīties. Saprata, ka tur ļoti daudzi sāka uz to visu tādas lietas darīt. Bet pēdējās reizes ļoti ātri robežas gāja. Lielākais, ko mēs pavadījām uz robežas 9 stundas. Bet tur bija tā kā mūsu. Mēs jau zinājām, ka tā būs ilga diena, kā reiz man dzimšanas diena, 19. jūnijas. Kā es teicu, šitāda dzimšanas diena jau neaizmirsīsis. Bijām iesprostoti uz Polijas robežas. Viens mūs apsargāja, čalis ar automātu mūsu busu, jo mēs mēģinājām ievest dževelīnu tubusu. Kas nezina, iegooglēsiet, sapratīsiet, kas tas ir. Dževelīns, bet tubus pats, kas paliek no, kad izšauj. Raķeti izšauj, bet tam tubusam jau bija ļoti, kā teikt, tāda vērtība, ka Gundaram viņu pasniedza viņa cīņu biedri, var tā teikt, ar ko viņš kopā ir karojis ar parakstiem. Un tā kā viņam par to, ka atzina džipu, viņi viņu iedeva. Un mēs braucam mājās, un Gundars saka, čomi, rēķinamies, ka mēs te ieberzīsimies uz robežas. Ko mēs? Ko? Braucam. Iebraucām, sākumā viņi tur apstījās visu, jau likās, tūlīt tiksim cauri, un tad viens robežsargs, kas tas sāk cilāt, viņš to tubusu. Es jūtu, ka grib atņemt, arī tā kā jau viss ņemsim nost. Gundars saka, nekā nebūs, neatdošu.
Es jūtu, ka te jau nebūs labi. Un es atceros, tam vienam robežsargam saku, tu man viņu varētu atņemt, es saku, bet Gundaram tu viņu neatņemsi. Nu, es saprotu, ka viņam, un tad poļi saprot, ka šitie nepadosies, būs uz vienu malu, Gundara otrā malā, tu būs trešajam rokā, mūs aizdina malā, Gundara uz papīru rakstīšanu, un tad, bet nu visu oficiāli sarakstīja papīrus, ka no mums ir izņemts tāds aparāts, un tādā garā mūsu uz rengenu ar busu. Labi, mēs tur kaut kādas čaulītes bijām izmetuši ārā, zinājām, ka, nu, ja rengenā iedzīs, visu redzēs. 3 reizes somas bija jāizkrauj ar netīrējām apenēm, jau beigās teicām, ja vajag, kraujat paši. Nu, cik var, zini, ņirgājas, tā kā par tevi jau. Un tad arī, ja tur rakstīt paskaidrojumu, kam šodien no jums dzimšanas diena? Zini, tāds jautājums liekas, dāvanu dos. Es saku, man. Nu labi. Nu tā kā, okei. Jā. Varbūt ātrāk palaidīs. Jā. Nu un jā, un tad viss, beidzam mēs tos visas lietas, iedot papīrus mums uz rokām, izbraucam mēs no Polijas robežas, un tur tāds ezers kaut kāds viņu neliels, un čomis saka, vajadzētu nopeldēties, un aizbraucam turpat nolienam lejā, visi pa pliko. Es saku, reku robeža, tulīt savāks mūs. Mums nav ko zaudēt. Visi nopeldējās, sevi maucām mājās. Tā kā tu būs atņēma, jā, beigās. Tu būs atņēma, bet pagājot gandrīz gads, nu kaut kādi 9 mēneši, laikam es reiķināju. Un Gundars saka, klausies, poļi man sazinājās, ka atdot tubusu. Un tāpēc bija tas februāra brauciens, dabujām viņu. Viņš ir vienreiz lietojams? Jā, viņš ir vienreiz lietojams, bet mēs neticējām, ka viņu atdos, jo tomēr viņš ir, nu, kā teikt, tur ir kaut kādas tehnoloģijas, jā, jo tā vēl smieklīgs moments, tas polis, kurš neko nesaprot, ņem telefonu un sit tos kodus Googlē. Es viņam saku, tā nav rezerves daļa, kuru pēc koda var atrast. Tas ir dževelīns. Nu, karači, jā, nu, tur smieklīgi tie poļi tur ņēmās. Bet, nu, sanāca, un šis bija tāds, tā kā pierādīt, ka var izdarīt vienkārši, mēs izgājām oficiālu ceļu, jo ja viņu atņemtu bez papīriem, nu vienkārši atņemtu un aiznestu, tad kāds būtu mājās kādam, un viss. Vai arī tur melnajā tirgu, kā teikt, pa 10 štukām viņu varētu pārdot. Nu, ne melnajā tirgu, ebajā ieliec, vai tur nezinu, kur. Ebajā aizsūti pa pastu. Jā, nē, nu. Uz savu poļu pastu. Jā, bet, nu, dabujām. Tas bija bet tāds. Viņi kaut kādu tipa tur, ko viņi vienkārši gaidīja, čekoja, kas ir tie piegādātāji vai sūtītāji, vai uz ko tas laiks pagāja, teiksim, 9 mēneši. Es nezinu, kāpēc tik ilgs laiks, bet nu, viņi tā kā pārbaudīja, ka viņš nav tur bīstams un tādā garā. Bet, nu, kaut kādi auditi, jā, ekspertīzes. Jo oficiāli var tās lietas pārvest, bet tad ir jāiet tur kaut kāds process noteikts, tā kā jau jāsāk Ukrainā darīt. Tad to visu var. Mēs jau brutāli puiši iemeta būs aizmugurai maucam. Turpat muca 200 litrīgā degvielas tukša čomi kārtis uz viņas spēlē atpakaļ ceļā. Ko darīt? Tur, zini, 12 stundas ceļā mauc kārtis. Kā uz kuģi arī. Kā es teicu, mēs aizbraucam uz Ukrainu, lai paspēlētu vakarā zoli, kad ir tev pirms miega laiciņš, jo Latvijā jau nevar savākties. Cik tu tālu brauc Ukrainā? Tu teici, sākumā bija Ļvivā, Kijevā. Nu, iebraucam Ļvivā, jā, pirmā nakts paliekam Ļvivā. Tas ir tā apmēram, ir vienkārši saprot savu maršrutu. Jūlijā mēs braucām ar Gundaru, nu, kā viņam pateica mediķe viena, Gundar, tu esi stulbs, jo mēs bijām aizbraukuši uz Limanu. Un vēl drusku tālāk, tur tāds miests Stavki bija, Gundars par viņu stāstīja. Nu, tad no frontes tur kaut kādi, nu, nezinu, 10 kilometri bija. Bet tā diena bija klusa, tā kā baigi nedzirdēja tos visus sprādzienus. Bet, nu, mēs ilgi tur neuzturējāmies, kā, nu, tu ātri aizbrauc, paskaties, nu, saproti to visu. Jo es saku, televizorā es to visu skatījos, nu, tu tur redzi, tās tur uzspridzināts. Dzīvē jau ir savādāk. Tu vēl satiec tos cilvēkus, tos karavīrus. Un tad tu saproti, tu tur vet kaut ko vai dzen. Tu jau vet tam cilvēkam. Nu, ne jau tur aizvedu, zinies, Kijevā kādam izkrauju tur to ēdamo vai kaut ko. Es aizvedu pie viņiem. Viņi arī ir cilvēki, viņi grib parunāt, tīri ar tevi pasēdēt. Nu, jo tu saproti, viņi jau, nu, tur 3 gadus tajā visā. Un tad es atbraucu mājās un katru reizi īstenībā pēc tāda brauciena es saprotu, ka es vēl nesu nometis kaut kādu daļu problēmu, ko es uzskatīju par problēmām nost, ka tā nav problēma, ko es te
Citreiz satraucos, ka tur sniegs uzsniga, tīra būs. Tā, var netīrīt. Tas jau nav problēma, viņš izkusīs. Nē, tas tā kā piemērs tāds. Bet tā kā, teiksim, tie cilvēki, kādi viņi vispār ir pēc sava garastāvokļa noskaņojuma? Skaidrs, ka 3 gadi kara tas ir nogurdinoši un izsmeļoši. Tas ir daudz. Bet, zin kā, bet no es puses, kā cilvēki pielāgojas ar laiku, iemācās kaut kā sadzīvot tām lietām, cik jau tas ir iespējams. Bet, teiksim, kā tie cilvēkam, ko tu runājies, kādi viņi ir, teiksim, viņi ir, nezinu, krituši garā, vai viņi tieši otrādi tā kā cīņas spara pilni, vai dažādi? Jūlijā tad bija salīdzinoši viņi tur tā, vasarā arī pozitīvi. Decembrī vēl ar neko bija, skumīgi bija janvāris. Zin, kā ziema iet, tad tur arī Trumpu gaida, kad viņš tur nāks, tulīt visu labos. Viņi ļoti gaidīja to, Trumps atnāks, varēja just, ka, bet noskaņums, nebija pozitīvs, bija tāds, nepārāk arī parunāja, tur, zini, mēs bijām, Koveļā pie pretgaisa aizsardzības čomiem tur, un tur runā ar viņiem, un viņš sāk tev stāstīt, ka viņš no 14. gada jau šitajā tēmā. Un es zinu, kā, aizbraucis pirmo reizi ar viņiem runāju, es saku, kad jums te atvaļinājums, kad tu uz mājām, kad nākamais atbrauc? Sāk smieties, es saprotu skaidrs, ko es te paprasīju stulbi. Viņš no 14. gada reāli nav mājās tā kā bijis. Viņi sākumā ir bijuši no 14. gada tur pie Donbasa, un tagad katrs ir dabūjis kaut kādu ievainojumu, viņi vairs nedara tur īsti. Viņi uztaisa savu pretgaisa aizsardzības brigādi, un tur Koveļā apsargā kaut kādu svarīgu objektu. Un visu viņi 10 gadus to tikai dara, kā viņa dzīve ir tur armija, karš un tā. Bet, tagad februārī, cik es tur parunājām, un tā sapratu, ka tad, kad Trumps te sāka lēkāt, kad īsti skaidrības nebija, viņi saprata, ka neviens te viņiem neglābs viņus, ka pašiem būs jāmauc, un tas tā kā daudzi pavilkās to, ka pašiem būs jāmauc. Jo ļoti lielas cerības bija, izstulīt 2 dienās, es te visu sakārtošu, vienam pateikšu otru, un kas bija nekas, tikai pļurkst jau mēnesi. Kā es teicu, ja viņi tā karotu šitos 3 gadus, kā tie tur pļurks, tad jau sen tur Ukrainas nebūtu. Tāpēc, Ir viena labā ziņa. Palika 3 gadi un 11 mēneši. Līdz Trumps tur. Līdz vēlēšanām. Es sapratu, jā. Un Šitos kaut kur šodien izlasīju. Neviens neskaita, bet palika 3 gadi un 11 mēneši. Gan jau ātrāk beigsies. Redzēs, bet, viņi, cilvēki ir pieraduši tā, ka es Kijevā palikām, Kijevā, Hostomeļā, tas blakus Bučai pie tāda volontiera. Un viņas vīrs bija pirms karā Kijevā muzeja direktors. 55 gadi laikam, apmēram 3 meitas, un sākās karš, un līdz viņu mājai neatnāca Krievi kaut kādus tur, puskilometru. Viņi jau bija mājas pametuši, saprata, ka nebūs, un viņus tur izdzina ārā. Un tad tas muzeja direktors viss paņēma, aizgāja un pieteicās karot. Kā viņš teica, es otrais negribu, lai viņi tā atnāk līdz manai mājai, un tad liekas muzeja direktors. Viņam grāmatas jārakstā, viņš 55 gados pabijis jau cik reizes tur uz, kā viņi sauc, uz nulles līnijas. Un tieši es pie viņiem padzīvoju, tik daudz vēstures man tur tā kā vēsturi visu. Un kā viņi saka, vēsturi atkārtojas. Visi ir aizmirsuši vēsturi, ka toreiz ar solīja būs tur viss miers, reku atdodat tur ieročus un viss būs miers. Viņi saka, vēsturi atkārtojas, tikai neviens to negrib tā kā pieņemt. Jā. Kas saprot, tie tur cīnas. Bet, atkal no vienas puses man te pat es biju Latvijā pie radiem, viņi ar tur satraucas, kas un kā tu tur Ukrainā bijis, ko un kā darīt, ko. Saku, ko viņi, ja savā valstī dzīvo, turpina dzīvot, kur notiek karš, tad ko mums te tagad, kā nedzīvot, domāt, gaidīt kaut ko. Dzīvo, ko tu gaidīsi? Jau Covidu gaidījām, 2 gadus beigsies, sāksim dzīvot, 3 gadus, tagad nākamais. Jā, visu laiku mums ar ko pārsteidz. Tā finanšu krīze, tā burbuļi visādi. Kaut ko gaidīt. Jā, kaut kā šodien tāds smagnēji, dziļdomīgs podcasts sanāk reāli. Var jau, ir jau arī tur tādas, kā tur arī kuriozi gadījumi, ja? Pirmā reize jūlijā paliekam pa nakti, tā, kur mēs palikām, kaut kur tuvāk frontē, Poltava varētu būt, Poltavā, tur Poltavā Valdis Jurgelāns tāds, tur ir latvietis,
viņš ir tur volantieris, bet viņš dzīvo arī Ukrainā, viņš ļoti darbojas. Tur viss kaut ko ar viņu sazinos. Nu, un tad arī viss ejam uz viesnīcu, nu, jau dāj stundiņa laika varam zoli uzspēlēt. Nu, logi vaļā viesnīcai sēžam, tur kārti spēlējam. Sirēna sāk brēkt. Pirmo reizi es dzirdēju to sirēnu. Nu, tā kā mūsu pilsētas tikai briesmīgāk. Man tas pirmais, ko? Skatos, čomi maudz zoli tālāk. Es saku, kas jādara? Dzirdi tur kaut kur tālu, šauj, tālu. Aha. Tad viss kārtībā. Kad te tuvu jutīsi, tad gan jābēg uz pagrabu. Ok. Un tad man kāds prasīja, nebija bailes. Es saku, no šitiem čomiem nebija. Nu, viņi jau ne pirmo reizi tur bijuši, un tas tāds man pirmais. Pēc tam jau sirēnas tur kauts, tu jau tā kā saproti, ka, nu, kā vietējā saka, ja tev uzkritīs bumba vai kaut kas, viņš saka, tad tu būsi tā kā loterijā vinnējis 1 no miljona. Tā ka, nu, viņi ar tādu pozitīvismu jau tur runā. Nu, es izpēju, es kaut kur šito arī dzirdēju, kas tas bija viens no latviešiem, kas tur dzīvoja, teica to, ka pirmkārtām jau tu nevari nekad to trajektoriju paredzēt. Jo tur tēmē šķībi, trāpīt nevar tur, kur bija tā kā sākotnēji plānos trāpīt. Otrs ir tas, ka arī viņiem ir kaut kāda tā tipa veida, kas tie pa šāviņiem, lādiņiem, raķetēm, kur tu principā tu dzirdi, ka ir, un tu vienkārši tikai tās svilpiens atskan. Un nākamais moments vienkārši blīkšķis. Un tu nevari, teiksim, to dronu var redzēt, ka viņš lido tā lēnām. Nu, tur daudz lidināt. Jā, bet tas ātrums tiešām ir tik milzīgs, ka vienkārši tikai dzirdi un bludāts uzreiz ir. Un tu nepaspēji nobīties. Jā, tu neko nepaspēji. Vai tev stikla lido sejā, vai acīs, vai mugurā, vai arī vienkārši uz galvas tev saspridzina kaut kādu daudz stāvu māju. Tā kā tas ir tāds, nu arī, kāds saka, loterijas jautājums. Nu, tāpēc viņi arī tā dzīvo, jo Kijevā, nu, daudz tur lidotās raķetes, tie droni uz Kijevu, nu, viņiem ļoti laba pretgaisa aizsardzība. Bet cilvēki tur dzīvo, nu, var arī viņus saprast, nu, bērni aug. Tā viņi tur ir dzīvo, vienkārši viņi drusku ir tam visam pielāgojušies. Skola nav tur, tā kā mums no 9 līdz tikiem, vai ir pēcpusdienā daļai no rīta, plus tur, kuri tur pagrabos mācās, un tas jau vispār tur ir tāds stāsts traks. Bet tas tur tuvāk frontei. Bet Kieva, nu, dzīvo viņi, nu, iebraucot vispār no Polijas, nepateiks, ka tur ir karš, un otais Kievas, kad tu brauc jau uz Poltavas pusi, tad tu sāc arvien vairāk redzēt tur tehniku, visu to. Bet, nu jā, es saku, nu ir arī tādi, ir iepazīti tik daudz cilvēku, tas pats Gundars tepat izrādas, nu, es zināju, ka viņš tur ir pie Jēkabpils dzīvo, nepazinu, tad tur vēl tāds Aldis Bauskas, un daudz cilvēkus, kurus tu iepazīsti, kā es saku, redzi, kara laikā tu iepazīsti ļoti daudz jaunus, interesantus cilvēkus, kurus tu pat nemaz nezinātu. Nu, jā, par viņu eksistenci nezinu. Jā. Cik aizdzināt jau mašīnas no Līvānot brigādes, teiksim tā? Jāpadomā, 2 tie bija, tad ir 2 džipi, Kango bija, tad viens man vecs Saudī bija, likās tante atzina jānodod metālā, man tā kā žēl bija, es viņu atpirku. Paprasīju Valdim, es klausījos, ir vecs Saudī, vajag viņu. Jā, ni visu vajag. Sapratu Audī. Es nezinu, tā grūti vajag, kaut 10 laikam jau ir. Nu, 5 bija Līvānu domes vecās mašīnas, kurās tika noziedotas biedrībai Murjāņu, Normunds. Tagad es nekļūdos, varētu būt, ka Škoda tik vēl nav aizdzīta. Varbūt arī ar traileri aizved tās 5. Tagad mēģinam vēl 2 busus dabūt no Līvāniem. Jo, nu, zin kā, tagad ar 2 mašīnas ir pa lielam, vienu atdevu, man te radiniece zvana, ir tur vieglā mašīna, un vēl viena, es jau tas bišķi putrojos. Jā, 2 mašīnas tagad ir, kuras vajadzētu drusku sataisīt, aizdīt, bet, nu, es saprotu, ka drusku trūks finansējumu arī tā kā pats. Viens ir kaut kāds darbs, to tu paņem uz sevi, bet, nu, detaļas ir jāpērk, un viss degviela ceļš, nu, tā kā 2 mašīnas rindā gaida vieglās. Nu jā, tā paša ata man pasācot stāv darbā, tas drusku jāsataisa. Tas vispār pasāc ar vēsturi no 14. gada, viņš ir braukājis pa Ukrainu ar viņu, tikai uz Ukrainu. Un tā kā beidzot, saka, pasāc ir noguris, vai viņu nodod metālā. Es saku, nē, viņam ir jāpaliek tur. Jāsataisa un jāizdzen tur, lai brauc, jo, tās vajadzības ir mežonīgas. Saku, kad aizbrauc, tu tur tikai saproti, cik visiem ko vajag. Tur arī Sarmīta no Latvijas tā mediķa ir, arī pie viņas mēs esam bijuši, visu laiku kaut ko vajag. Transports tāds, ļoti pieprasīts. Tagad ļoti pieprasīti ir busi tieši tāpēc, ka tiek veidots ļoti daudz dronu vienības, kas ar droniem darbojas, un viņiem vajag busu, kamā viņus kraut, vest, un
cilvēkus vadāt. Tieši busus pat pikapi varbūt netik, es tā kā cik dzirdu, tad vajag busus. Jo pikapus arī no Latvijas ļoti daudz. Pat tagad, pēdējais ar viens iepazinos ar puisi ukraiņu dziedātāja, dzied Ukrainā un vāc līdzekļus, un viņa tā kā ir par savu naudu nopirkusi 100 pikapus. Tā kā noziedojas naudu 100 pikapiem, kuri Latvijas puiši vēl kaut kādi ir savākuši, nokrāsojuši, un ir bildēs, tie visi pikapi 100 stāv uz laukuma, un tagad viņus visus nodot frontē. Tā kā redzi vietēji ar, katrs palīdz, kā dara, ja latvieši. Tur Latvija, Lietuva var just to, ka tu dzeni, ka tur lietuvieši, poļi. Es vispār, kad mēs bijām Maidana laukumā, tas centrālais viņa laukums, un tur tāda veca viesnīca. Sena veca, es tur iegāju, un kā es uzfilmēju video un teicu, es laikam šitajos laikos negribētu atgriezties. Tad ir PSRS, tur viss tas iekšā tāda, rīktīgi. Bet, lēti, labi, ko mums vairāk vajag gulēt. Un tad bija tā, ka tur satiec vienu latvieti, otru tajā viesnīcā, tad tur žurnālisti LTV1 dzīvo tajā viesnīcā, un tur latviešus satiec, tur uz robežas satiec latviešus. Piemēram, lietuvieši, poļi. Ir igauņi. Vācieši kaut kādi franči. Arī dzen viņa mašīnas? Dzen, bet tos mazāk satieku. Es reāli, latviešus, igauņi bija, lietuvieši ir viss. Tur ir visa pasaule. Jā. Daudz tur visa kā. Bet pārsvarā Austrum Eiropa bloks. Tas, kas ir bijis. Jā, tie, kas negrib. Padomju ietekmes. Jo viņiem vēl, mums, tā dzīva atmiņa vēl ir, netik sena. Mēs vēl atceramies gan tos padomu laikus, gan arī vēl to mūsu vecvecāku atcerās tos laikus, kas vēl bija vēl pirms pirmās brīvās Latvijas laiks, teiksim. Un kuriem vēl Krievu laiki. Jā, tā Krievu laiki bija, un atkal nāca Latvijas neatkarība kārtu reizi, tāpēc tā ir, ka mums tāda mētāšanās ir. Kā es lasīju vienu kaut kādu interviju, kur kundzei bija 97 gadi vai 8 gadi, un ka viņa tā smiedamās uzskaitīja, cik naudas viņa ir pārdzīvojis, dažādas kādas ir bijušas, kopš viņas dzimšanas. Valdības, kas tur, ko tur vēl uzskaitīja. Restīvi, nāk tā, ka tas cilvēka mūžs viņa tā kā iztiep pa 100 gadiem, principā tur ir piedzīvot tik pēc 20 gadiem kaut ko tādu, kas ir pilnīgi apmet riņķī visu. Un šeit īstenībā arī. Es domāju, ka šobrīd, mēs par karu līdz šim esam tā izpratni veidojuši, labi, filmas ir viens, dokumentālās kaut kāds vai tur mākslas filmas, un otrs ir grāmatas, bet tagad, kad tu redzi to, kā tas notiekās, var teikt, online, ka tev ir pilns visi Facebook, YouTube, sociāltīkli, viss, kas ar televīzijas un tā tālāk ir pilns ar ziņām, tad tev tas priekšstats pavisam savādāks veidojās par to, kā tā karadarbība notiekās. Un tā kā tu saki, sēdi dzīvoklī, gaudo sirēnas, ja? Un tu nav tā, ka kad nepārtauti ir mačilovka visu laiku tāda, bet ka tas notiek kaut kādos punktos, pakāpeniski, agresīvāk, mazāk agresīvi, kaut kur piekāpjas, kaut kur uzvar, kaut kur zaudē teritorijas vai atkāpšanās pozīcijas vai uzbrukuma pozīcijas. Tāpēc baigi tā, pavērtējot, tas likās tāds, tiešām to vajag mums šajā gadsimtā. Jā, es jau salīdzinoši tur tā maz esmu bijis Normunds, man liekas, kā, ja pareiķināt, viņš ir gadu no šitiem 3 gadiem ir bijis tur Ukrainā, tad es arī satikām vienu onkuli, tur igauņi brauc ar busu, un tur tāds onkulis, nezinu, tuvu pie 80 gadiem viņam līdzi viņš braukā, viņš teica, es jau kaut kādu 55. reizi te braucu, un palīdz, ved, dara. Jā, tas atrod sev pielietojumu. Jā. Jā, kādi vēl jautājumi? Man pēc tā vienkārši... Ja ir mašīna kāda nevajadzīga kādam klausītājiem mūsu. Varbūt buss tieši. Vai to finansās, saprot, tev jau arī var detaļām naudu, teiksim... Jā, jebkura palīdzība, kur zemnieki iedod degvielu, tas ir ļoti svarīgi, jo, viens nauda, degviela... Jo tāpat degviela jāpērk par naudu. Tad jā. Pēdējo reizi zinām, mēs zinām tās visas mašīnas, tur beigās salasījām degvielu kaut kādus tur 600 litrus saziedoja, un tad jau labi, mēs varam aizdīt vairākas mašīnas uzreiz, plus vēl tāpat rēķini atpakaļ arī jābrauc, mēs braucam ar busu, kāds tāpat savu busu dzena. Tie ir uzreiz. Nedēļā mēs nobraucam 5000 kilometru. Tas ir reiķinot, ka mēs ir pa nakti kaut kur paliekam. Jā, un tad, kad ar Ati braucām, tad vispār gandrīz 6000 mēs nobraucām pa tām dienām. Jo tur
ceļi ir labi, tur kilometri skrien, tur ļoti ātri. Lielās šosejas viņiem bija daudz. Ļoti normāls. Tik cik lielākā problēma ir, ka vienkārši uz lielas šosejas var būt bedre. To, ko negaidi, pie mums tā nav. Bet tā ceļi ir labi. Saku, viss ir pamainījies ļoti. To, ka man te kāds stāsta, tur viss ceļu nav, nekā nav. Es saku, kad pēdējo reizi bija? Ai, nu tad un tad. Es saku, nu tad arī nebija ceļu. Kad es biju 18. Nu, tagad ir vēl. Jā, tagad ir tur. Nu, protams, tu tur brauc pa Ukrainu, ārpus pilsētas, tur mauc 130, to pilsētu, nu, nomet līdz 90. Jo, nu, tā kā tu drusku saproti, ka tev laiks, nu, ierobežots, tu vari pabraukt ātrāk. Nu, ir blokposti, kur stāv policija, nu, tu tur nomet. Bet, nu, mēs tā kā to drusku izmantojam, ka tu vari ātrāk pabraukt. Nu, arī viņi paši brauc. Citreiz liekas, nu, jā, te jau tā kā sodu var dabūt, bet, nu, viņi tur zina, kur stāv policija. Mums jau ir radari, tur tādu nav. Tur ir policija. No Ukrainas man pašam atmiņas. Mēs ar močiem bijām aizbraukuši 18. gadā ar kolēģi. Aizbraucām līdz Odesai, tad blakus pie Odesas Černomorska laikam bija, jā, tāds ciemats. Palikām pat nakti, aizbraucām otrā dienā, tad brauksim projām, bet vai paēdīsim, apsēžamies kaut kādā ceļmalas kafejnīcā, sēžam, ēdam savas karbonādes, tik dzirdam, kauts riteņi bāc, izejam ārā kaut kāds daivu ar Lietuvas numuriem elektrības stabu nonesa. Tad viņiem bija tā, ka jā, ka no Lietuvas nāk labas mašīnas. Tagad tur ir visas pasaules mašīnas, visi iespējamie numuru zīmes visādas, jo viņi atstāja mūsu numurus, citiem viņi uzliek kaut kādus kartona. Paši lielie puikas vispār, viņiem ir Ukrainas ģērbonis numura vietā. Nu, tajā valstī ir karš, tur neviens neprasa, vai tev ir apdrošināšana, neviens tevi baigi neturā, visur nāk pretī. Nu, tur arī ir bijis, ka tu tā kā kaut kur pāēdam, gribi atstāt dzeram naudu. Nu, tā kā liekas, nu, es biju forši. Un tā sieviete tā kā apvainojas. Viņa saka, jūs mani necienat, jūs palīdzat manai valstī un vēl tā kā man te dosiet pa irsu naudu. Nu, tā kā tu saproti, jā, labi, savāc. Nu, viņi latviešus vispār, nu, es tur, jebkur tu eji, kad esi no Latvijas, nu, viņi tā kā visi saka paldies, ka palīdzat, ka viņi saka nereāli jūs tik maza valsts, tik daudz palīdzat. Bet tā arī ir, kad tu tur pabrauc. Es jau arī esmu teicis, man kad kāds kaut kā paprasa, kaut ko, es saku, un brauc līdzi, nav problēmu. Nu jā, ja vajag šoferi, var aizbraukt līdzi, es saku, dod mašīnu un braucam. Un redzēsi, kā tur ir, nu, visu dzīvē. Jo viens ir tur pastāstīt, otrs tur pafočēt. Es jau varu aizbrauc tur, saprotu, nu, ko es te daudz pafočēšu, pafilmēšu, tīri, tik cik grupā atskaiti, aizbraucām, atdevām mašīnu, bijām tur. Tu to nevari visu tur tajās bildēs neko jau pateikt. Un tas, kā arī es tur zini, vecā skola, neesmu tas ne blogeris, kas filmē fočē, nu, redzēju, pastāstīju, kam ir interesanti, tam pastāstīju, nu. Bet, nu, jā, atdodam rokās, tā kā atskaita ir. Iebraukt Ukrainā no Polijas latvietim. Tur vispār pasatīkā un viss. Jā, bezvīzes režīms jau gadus. Jā. Ja tu neko neved, galvenais nedzen mašīnu bez deklarācijas, jo ja tu to mašīnu iedzīsi iekšā pats, vienkārši iebrauksi ar viņu, izbrauksi bez viņas, pēc tam tev atnāks vēstule, samaksā muitu. Jo pirmajās dienās tā bija, daudzi nezināja, dzina mašīnas iekšā, atstāja, izbrauca bez, un pēc tam atnāca tā kā muita jāmaksā. Tāpēc tagad viss ir sakārtots un palīdzību ar, kad ved, tu visu deklarācijā uzrādi, ko tu ved, tur riepas, diskus, tagad vedām riepas, tur visu kaut ko. Galvenais deklarācijā to visu norādīt, jo tās vienības, kam tu ved, viņi pieprasījumu uztaisa, un tā kā ir tie cilvēki, kas tos papīrus sadara, un ļoti vienkārši viss ir. Tik cik sākumā neko nezini, vienam prasi, otram, trešajam, kas, ko, kā zini, tomēr 1000 kilometri jābrauc līdz robežai, bišķi gribas sagatavoties. Tas, kas jau ikdienā dara, tā likumi mainās, tur ir Polijā, visur. Jā. Bet, nu, poļi tādi nejauki robežsnieki, robežsargi ir, poļi ir, Tagad it kā bišķi atmaiguši, laikam jūt, ka nevajag savējos te čakarēt. Viņi gan jau arī zina, kā viņi baidās, nebaidās, bet vienkārši ļoti pievērš uzmanību nelegālajai imigrācijai, jo tomēr,
Zin kā arī par to robežu viņiem ir droši vien pārgājuši citu tie miljoni cilvēku. Nu, daudz. Tas ir kaut kādas korekcijas ievieš tomēr, zin kā, un es vienkārši, man YouTube piedāvā, es nezinu, kā tam čalim uzvārds, bet kaut kāds poļu Eiroparlamenta deputāts Dominiks, kaut kāds Tiežē, kaut kāds uzvārds, tāds interesants polisks ļoti. Un viņš vienreiz tajā te Fonda Leinai vienā no tām Eiroparlamenta sēdēm saka, es jums parādīšu, kur Eurostata dati, tie nav mūsu dati, tie ir jūsu Eurostata dati, kuros ir redzams, ka visdrošākā valsts Eiropas Savienībā Polija, kopš Covid laika augstākais, ātrākais IKP vai lielākais IKP uz iedzīvotāju Polija, kas tur satisfactions ar kaut kā tur valsts, kaut ko tur, kas tur bija atkal Polija. Es zinu, ka viņi šobrīd tā kā dominē tajā visā. Un tipa, kad viņš tur uzbruka virsū Vācijai, tipa, ka jūs salaidāt dēlī visu šo nelegālo migrāciju, uzņemot tur visus bēgļus un šo pārējo. Un ka no serijas, ka tagad Vācija ir no serijas tāda miskaste palikusi, jā, nu nedroša, un tajā pašā laikā, tad, nu, Polijā no serijas laipni lūgti. Jebkurš migrants var pārcelties, bet ne nelegāls migrants, teiksim, jā, tad, nu. Tā kā es domāju, tāpēc ar tie robežas ir tā, kā saka, jo mums jau arī no robežas, mums jau arī visādi nāk brīnumi. Tā kā... Nē, nu kārtība ir jābūt vienkārši papīriem jābūt kārtībā. Nu, jā, nu, viss, jā. Jo viņi jau var, zin kā, tur, kas nāk, tie jau cilvēki ir cita veida kultūras apziņu un visu pārējiem. Ka viens arī cilvēks, kas robežas sardzē, viņš saka, tev nāk ar mazu bērnu, no kaut kādas valsts. Viņš rāda to telefonā, Germany. Viņš saka, tu zini, kur tu esi vispār? Apmēram jau ir virziens, nu, plus mīnus. Viņš ir Germany, jā. Viņš saka, tu pasties, kur ir Germany, kur ir to, un liekas, ka viņiem nav nekā. Viņi izdomājuši, ka ar kājām no sevis. Kājas ir. Nu, kājas ir, jā. Tā, 100 km dienā var. Nu, uz Aglonu arī cilvēki iet. Jā, sveiceļos uz Berlīni. Nu tā, nu. Tāds bišķi tāds seriāls moments tajā visai. Nav jau pa kalniem, pa šosies, maliņi steberē. Nē, nu var jau fūras nobloķēt, kā arī kur rāda YouTube'ā, kur arī, ka tipa Džeki Zarus samet uz šitā te, uz tā viedukta, tipa, nu, viena josla ir, samet Zarus, un fūra brauc, nu, apstājās, tipa. Un kamēr šis stājās, tikmēr tie fiksi kravas kastē iekšā, tur tentā zem palēna apakšā, un uz palatēm virsū sēž un brauc. Nu, tā, nav taksis. Jā, filmē sevi un rāda, hoho! Nu tā, ka tiem džekiem ar tur izdomas pieteikt. Tā. Bet, nu jā, kas mums ar laikiem pagad? Mums tagad mums nav... Mums ir gandrīz stundiņa. Mēs varam pāriet varbūt tās pie mūsu jautājuma fāzes. Stāsts bija ļoti interesants un nopietnis šoreiz, bet... Nu, var arī tādus. Nevar visu laiku akstīties. Vajag arī tādus. Nē, nu tā ir šodienas realitāte. Nu jā, vēl joprojām ļoti daudz sarunu ir par šito. Tāpēc, ja domājies, es tā padomāju, 3 gadi jau otrais pasaules karš, ilga 4. 5, var teikt. Nu, 5, jā. 41, 45. Tur pa mēnešiem, nu, pie 5. Un tas jau likās, nu, jā, tas ir ilgi. Nu, bet te taču bija šo citi kari, kas tur, nezinu, ar ko bija Afganistānas vai Gruzijas kars, kas bija 10 gadi gāja. Kas tas bija, kur Krievija karo? Ja vēsturi īstenībā, tagad es saku parunā ar vēsturniekiem, zin kā, to pašam Vestcēvus vēsturnieks, tad jau tas viss neinteresē. Tagad tu vienkārši sāc to drusku iedziļināties, palasīt, paskatīties, tad visu laiku viņi ir bijuši vienkārši. Tad tu biji jaunāks, tad nebija laika, tad tu neiedziļinājies. Jā, tālu. Tā starpība jau, man liekas, kad reti, kad kopš 2. pasaules kara notiek tik pilnvērtīga fronte uz fronti. No, tas ir reti. Es skatījos vienu tādu vēstures kanālu, kurā bija apkopots kopš 1200 kaut kurā gada visi kari, kas ir bijuši Eiropā. Un tur tā ļoti smuki bija tāda diagramma uztaisīta, kā bija parādīts pa krāsām, tipa, cik to karu ir bijis, un sanāk tā, ka kopš, nesamuldēties, kurš 18. gadsimta laikam, karu skaits, vispār konfliktu skaits, kas militāri konflikti bijuši, skaits bija, laikam, krities par 30% vai cik bija. Un es te, jā, ka tā viņa tā doma bija tāda, ka jo civilizētāka sabiedrība, jo mazāk izmanto ieročus, bet pie nosacījuma, ja nenotiek tehnoloģiskā revolūcija. Jo jebkurš karš ir tehnoloģiju karš. Nu, tā kā, teiksim, šis karš arī parāda to, ka tas ir dronu karš pa lielam. Nu tā, nekad droni līdz šim, droni bija uzskatīti tipa tā kā, prikulīgi tur pafilmēja, tur kalnus pafilmēja. Universitātē ir parādījusies jauna profesija, kuru to var izmācīties, dronu inženieris.
Tā nebija tāda. Droniem jau ir liels pielietojums vispār, ne tikai tur. Nē, tur Kāzas viss filmēt. mainās, ar viņiem runājot, viņi saka, kas bija pirms mēneša, tas tagad nav aktuāli, un tur. Es saku, tik Taktikas daudz. jau mainās Jā, nepārtraukti, man nu tu tur parunā ar viņiem pašiem karjeriem, jo mēs jau reāli tikām līdz pašiem tie, kas karo ar tādiem parunāt, nevis tur kaut kur. Nu, tā kā, zini, tur Latvijas televīzijas žurnālists, kur iebrauc, nu, mēs gandrīz tikpat, nu, tik tālu varbūt es nelīdoju, es saprotu, ka mājās arī atbrauc, jo, nu, un drusku tu arī saproti, nu, ka nevajag ielīst galīgi, bet, nu, neizbraukt tur, nu, tad, tā kā mēs runājam, ja jādzen tikai līdz robežai mašīnas, nu, tad es labāk viņas atdodu kādam Latvijā, lai viņš dzenes tā kā to laiku kaut kur citur vēl. Bet, ja es dzenu iekšā, tad es arī redzu to visu un saprotu, ko viņiem vajag, jo tagad mēs arī mēģinam te gultas dabūt ļoti vajag, tur gultas, matračus, visādas. Tot agrāk bija tās divstāvu gultas metāliskās. Tagad viņu vairs nekur nav īstenībā, tādas tur ļoti vajadzīgas. Patiesībā, zini, kur var interesēties par tādām, man liekas, kādreiz visās kopmītnēs bija. Augstskolu kopmītnes. Jā, viss ir metālā palaists. Es jau tur Jaunaglonu mēģināju ar prasīt un tur. Es Jelgavā, labi, tas bija jau arī. Jā, redzi, ir ļoti liels laiks, ilgs laiks pagājis. Mēs vēl viņas paši labojām, atceries. Jā, un tādas vajag, jo tur tos visus ievainotos. Un tur ļoti daudz ko vajag, jo visi tie resursi izsīkst. Nu jā. Bet labi, mūsu jautājums bija no iepriekšējās mūsu viešņas Gunas. Un tev būs jāizdomā jautājums ar nākošajiem viesiem. Mēs gan nezinām, kas būs nākošais viesis vēl. Tas būs smagāk nekā atbildēt, gan jau izdomāt jaunu. Jā. Un jautājums no Gunas bija... Protams, cilvēkam ir liederīgi aizdomāties par tādu lietu, uz ko mudina šis jautājums. Iedomājies tu, kas tagad atbildēs šo jautājumu. Arī domā, un arī, kas klausies, tiešām vērtīgi. Ka tev ir 1 minūte laika, kad tu esi saslēdzies visos iespējamos tīklos un skaļruņos ar visu pasauli, un visa pasaule tevi dzird un klausās. Un tev ir kaut kas jāpasaka 1 minūte, ko tu pateiktu visai pasaulē tajā brīdī, kad tev iedod šādu te mikrofonu. Nu, labi, minūte varbūt pietiks arī 10 sekundžu, varbūt 5 minūšu, bet, nu, doma tāda, es visu laiku pie sevis domāju, ka večiem ir jābūt večiem, sievietēm ir sievietēm, jo tagadējā laikā liekas, ka nu jā, labi, tas būs tāds filozofējums, ka večiem vienkārši, ja tu pateici, tad izdari, nu, jā, lai ir vīrs un vārds, jo man vienmēr nāk atmiņā iepriekšā darba devēja teksts, ja es vācietim paspiedu roku, tad viņš arī to izdarīja. Nevis, necelt trubu. Sievietēm atkal, sievietes tagad redzi, bīkses viss. Kur sievietes palikušas? Svārki, viss, nu. Novēlējums. Tā kā, es teiktu, jā, veči, esat veči, sievietes, nu, bērni, viņi tur spēlējas, izaugs. Un jādzīvo pēc labākās sirdsapziņas, vai kā teikt, nu, nečakarēt vienam otram galvu viens otram, jo, nu, taču laiks iet, un mēs tik daudz zaudējam laika tur stāvot viens otru kaut vai gaidot. Kaut kā tā apmēram, nu, baigi gudri un stulbi tai pašā laikā, bet, nu, kas, zini, tā kā multfilmas trauma jāsaprot pašam, ko es gribētu pateikt. Jā, nu. Nebūtu tā kā Andriem Kivičam jātraktē tas viss. Jā, es šodien to dzirdēju, jā, nu. Bet labi, okei. Izskatās, ka es kaut ko esmu vinnējis un neesmu šo dzirdējis, jā? Neko neesmu zaudējis. Tu vēlreiz pārliecinātos, ka tur ir principā tukšs numurs. Jā. Tā bija doma pateikt ieguvis. Un tad labi, tad mums no tevis vajag vēl izspiest jautājumu nākošajiem viesi vai viešņai, kas mums būs atnācis kaut kāda, nezinu, vienalga par kuru tēmu. Nu labi, es īstenībā paprasīšu, nu, ja būtu iespēja tagad tur aizbraukt ar mums uz Ukrainu, vai tu brauktu vienkārši līdzi pastīties. Nu, tāds tīri neitrāls par šodienas tēmu jautājums. Jā, vai ja arī nebrauktu, tad kāpēc? Ja brauktu, kāpēc? Nu, lai nav vienkārši atbilde. Es nezinu, man jāpadomā. Un tas ar tā kā... Labi, vai brauktu līdzi? Ja jā, tad kāpēc? Jā, nu, tīri savu tādu... Lai nav neitrālais tagad, kā moderni ir. Es esmu neitrāls. Es par politiku neinteresējos. Jā. Kaut kā tā. Ko, Jāni, nu paldies. Jā. Paldies, ka koncis arī koja mums pagājušajā. Tas jau bija
Es bišķi baidījos, bet es sapratu, ka mēs visu zinām. Zinām, ka tu baidījies. Mēs jau visu noskaidrojām, Kā viss tu- kārtībā. Teicu, kaut kāds tāds bišķi nobijies. Onkulis Pavēra ienāk. durvis jādāds nobijies. Labdien! Mums te ir grupa Līvānos. Varbūt viņi var Līvānos uzspēlēt. Bet forši. jāzina taču, ka mums Līvānos Tu biji, kā tu teici, vecis. Jā, Tu paspēdām pateici? roku. Tu pareizi, jā, paspēdām roku un izdarīji. Tas ir dzīves pierādījums. Nu, jā. Protams, katrs tur kaut ko kļūdas neizpilda, bet maksimāli. Jā. Es arī gribu tad paldies pateikt tie, kas palīdz un tā kā atbalsta to, ko mēs darām. Ja arī būs iespēja, turpināsim, jo es vienkārši ātri. Tā kā Ukraiņi arī, es jūtu, ka tagad cilvēki tā kā drusku ir uz pauzes ar to palīdzēšanu, jo liekas, tūlīt karš beigsies, bet, kā man teica viens cilvēks, kas no 14. gada to dara, viņš saka, ja arī būs pamieris vai nepamieris, viņš saka, es tāpat mājās nesēdēšu, es tāpat turpināšu tā kā cīnīties, jo tu nevari cilvēkam pateikt, atdot savu māju un ej dzīvot tajā Mierīgi pagalmā. pasēdi Jā, kaut kur. bet pēc tam es atnākšu arī to pagalmu atņemšu. Viņš saka, es tāpat nopirkšu dronu un kaut kur viņu ielaidīšu. Tādā ziņā, ka viņi Nepados. jā, jau no 14. gada. Tā kā paldies visiem, kas palīdz. Nu, ja Kaut kāds kā var tā. palīdzēt, Jā. droši. Jā, sazināties var jebkuru vai ar mani vai rekur puiši tālāk Mierīgi. informāciju. Jā, Un mierīgi visi var tāpat sazināties mēs ar mums. viens otru zinām. Ja nu gadījumā kāds nezina, kā sazināties, Jā. sazināties ar mums, mēs iedosim kontaktus. Atskaita ir viena, tie, kas ir grupā, visu redz tur, saku, jaunu bembi neesmu nopircis. Jaunu bembi aizzīt varētu. Nē, labāk 5 vecus džipus. Viena jauna. BMW ir X-Drives. Bet, jā, kaut kā tā. Ātri tā stunda paiet. Es Kā pilnīgi... vienmēr. Paiet, jā. Bet, Labi. 2 reizes tu biji, vēl 3. gaņu. Nākamgad. Pēc gada, jā. Nākamgad. Martā. Tad līdz Atkal, martam. zin kā, tad, ar tevi mums ir tā, ka paiet gads, un tad baigi kaut kas mainās atkal. jā, ja pēc gada būtu jau... Runātu par to, kā visi tur brauc un palīdz un sakārto. Braukt Jā. ejot uz Ukrainu, piemēram. Jā. Tur ir dīķa nolauzt Mīnas. kāda tur. Mīnas, ne, es domāju, zivs. Jebko, jā, bet... bet- Uz Peipusu braukt, ne, bet braukt uz Ukrainu, piemēram, kaut kur. Jā, jo šogad no Peipusa tāpēc atcēlu. Neizbraucu pazvejot, jo bija jābrauc uz Ukrainu. Bet, tā kā es noliku prioritātes. Jā, vis zivīm uzelpot. Jā, nākamgad. Lai bišķi paaugas. Tad lielā ziva būs Jā. nākošais gads, jā. Tā kā tā. Aiziet. Turās. Sijā. Lieciet laikus visi. Jā. Labi.